Es esmu daudz domājis par to, lai būtu ļoti liela bagātība, kaut kas ir jāizmanto pārmēru. Un tie var būt cilvēki, tie var būt resursi. Tas ir arī iemesls, kāpēc es galīgi nedzenos pēc lielas bagātības. Ciems ir vajadzīgs, lai izaudzinātu bērnu un bērnus. Un, lai sasniegtu savus sapņus un nokļūtu tur, kur tu vēlies būt, tas ciems ir vēl neatsveramāks. Tas, ko es novēroju, ka veiksmīgākie ir tie, kas dara vairāk nekā tiek prasīts. Es esmu introverts vai ekstraverts, vai tas man būs vai nebūs, vai es esmu sieviete vai vīrietis. Tam nav nozīmes. Nozīme ir motivācijai, darbam, ieguldījumam, spējai fokusēties. Tur ir tās lietas. Mums ir mantojums, gudru cilvēku mantojums, un man liekas, mums tas ir jāizmanto. Esiet sveicināti, jūs skatāties raidījumu Izlaušanās ar Gunda Grozi. Šodien pie manis šeit, Biznesa Garden Rīga viesmīlīgajās telpās, viesos Anna Andersone. Start School līdzdibinātāja un vadītāja, kā arī Rīga Tech Girls valdes priekšsēdētāja. Anna, tev ir ļoti iespaidīgs dzīves stāsts un arī karjera. Bet man gribas jautāt, kā tu pati vērtē, kas bija tavs izlaušanās punkts? Izlaušanās punkts. Jā. Es domāju, ka tādi ir bijuši vairāki īstenībā dzīves laikā. Pats pirmais bija, man liekas, vidusskolā, kad es pati izdomāju, iestājos un aizgāju uz pirmo ģimnāziju. Un tas bija tāds manas pašas tāda vēlme, un es ļoti gribēju, un es to izdarīju, un es aizgāju. Un tas bija tāda izlaušanās no tāda sākotnējā vecāku kaut kāda uzliktā ceļa un tāda sava ceļa atrašana. Tad noteikti arī punkts, kurā es nolēmu no labi atalgota augsta tāda, darba, amata iet savā uzņēmumā pilnu laiku. Tā pāreja no darbinieka uz tādu, patiešām uzņēmēju 100%. Tās bija varbūt otra. Un tad ir, tas ceļš pēc tam jau ir aizgājis, tajā tehnoloģiju virzienā, savas tās vietas atrašana, kur arī bija visādi izaicinājumi. Un varbūt tāda viena, ko varētu saukt par izlaušanos, tas ir tāda izlaušanās no saviem stereotipiem par to, kāda ir mana loma ģimenē un dzīvē, un kādām ir jābūt attiecībām arī. Un es teiktu, ka tas tāds augšanas process tajā joprojām arī notiek manī iekšā. Pieņemt to, ka nevajag vienai varēt visu. Un ka es drīkstu nevarēt, un es arī nevaru. Tas, man liekas, man ir bijis ļoti izaicinoši, jo vienmēr ir licies, ka es visu varu. Un tad kaut kādā brīdī mēs dabiski saskaramies ar šķēršļiem, kad tu visu nevari. Un to pieņemt un ar to kaut kā sadzīvot un iet tālāk. Tā ir tāda liela izlaušanās. Respektīvi, citiem vārdiem, tā izlaušanās stadija vispirms sākas tevī pašā, ka tu maini ierasto skatījumu uz dzīvi, ka tu pieņem, ka varbūt, ka var citādāk, un tu pamēģini citādāk, un tu ļaujies jau konkrētajām darbībām, un tad jau tas ceļš pavarās, ja? Jā, tieši tā. Tev ir uzņēmēja darbības pieredze jau 18 gados. Tātad tas gēns uzdrīkstēties ir bijis jau ļoti agri. Jā. Es patiesībā jau pirms tam tādā tīņu vecumā es domāju, ka es gribēšu kaut kādu savu uzņēmumu. Un tajā laikā es biju tīnas 90. gados. 90. gados vēl Latvijā viss tikai
dzima uzņēmēja darbība, tikai dzima un radās. Lido kolonna mums bija šie piemēri. Jā. Nu, tie tādi lielie flagmaņi. Es laikam kaut kā nekad arī par sevi nedomāju kā tāda liela uzņēmuma vadītāju vai uzņēmēju tādā mērogā. Man bija tā sajūta, ka es gribu savu kaut ko radīt. Un es arī esot kā darbinieks komandās, man ir bijusi tā vajadzība just, ka ja es redzu, ka kaut kas nestrādā, tad es varu to ietekmēt. Un es varu uzlabot to. Man arī ir ļoti paveicies, ka visi cilvēki, pie kuriem es esmu strādājusi, ir bijuši tam atvērti un gatavi. Jo man ir savas vērtības un kaut kādi principi, kuriem es ļoti ticu un paļaujos uz tiem. Un, ja kaut kas nestrādā pēc šiem principiem, tad es nevaru vienkārši tā turpināt. Tur būt. Jā, nevar tur būt. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es esmu vienmēr arī bijusi tendēta veidot kaut ko savu, jo tad es varu izvēlēties un noteikt vismaz to toni. Protams, ka tas ir komandas veidojums vienmēr. Bet kā vadītāji vai dibinātāji es varu noteikt to, kādā virzienā mēs ejam, kas ir tas strateģiskais, kas ir svarīgi, teiksim, ar kādiem principiem mēs strādājam un ko mēs noteikti nedaram. Un viens no tādiem, varbūt nestoties uz to, ka es esmu prasīga pret sevi, man vienmēr ir licies, ka ir ļoti svarīgi domāt par to, lai cilvēki jūtas labi tur, kur viņi strādā. Un vēlams viņi nepārstrādājas, un vēlams viņi neizdeg. Pretēji tam, ka man pašai ir tendence ļoti degt par lietām, un tad, kad mēs degam par kaut ko, tad ir viegli arī izdegt. Bet jā, domāt par cilvēku labsajūtu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un es esmu daudz domājis par to, ka vai ir iespējams sasniegt ļoti lielus rezultātus, nededzinot cilvēkus. Perfekts jautājums. Un tava atbilde? Es domāju, ka tas ir iespējams. Es tagad domāju, bija viena tāda mana varone, kas teica, ka strādājot ar cilvēkiem, viņu dabiskā kapacitātē var būvēt lietas, kas nodrošina turību, bet tas nenodrošinās ļoti lielu bagātību. Un tas man tā ļoti palicis ir prātā, ka, lai būtu ļoti liela bagātība, kaut kas ir jāizmanto pār mēru. Un tie var būt cilvēki, tie var būt resursi. Un tas ir arī iemesls, kāpēc es galīgi nedzenos pēc lielas bagātības. Tā nav mana vērtība, un man tas neliekas interesanti, jo es apzinos, ka tas nozīmētu kaut kur iet pāri. Pāri sev, jā. Pāri citiem, un es negribu. Jo tu esi tāds cilvēks, bet tāpat laikā investori, pie kuriem tu ej, viņiem varbūt ir cits skatījums, viņiem liekas maucām. Tā ir. Un tā ir varbūt viena no tām lietām, kur es apdedzinājos tieši ar investoru sakarā, jo mēs, kad mēs būvējām frontu jaunu uzņēmumu, mēs piesaistījām investīcijas, un tā ekspektācija no investoriem ir par ļoti strauju izaugsmi. Un tur bija daudz iemeslu, kādēļ tas neizauga tā, kā mēs vēlētos, bet viens no maniem diskomfortiem šajā visā bija tas, ka ir kaut kāda prasība iet mazliet pāri tiem saviem spēkiem. Un kā esmu tāda tendēta uz to degšanu, tad es arī ļoti centos to izpildīt, un tā varbūt arī manas pašas vaina tajā, ka es nespēju tajā brīdī nodalīt un noņemt, kur ir tā mana atbildība, kur viņa beidzas. Un pēc tam jau
Pēc tās apdedzināšanās, veidojot savu nākamo uzņēmumu, es ļoti apzināti nepiesaistīju investorus, jo es zināju, ko tas nodara man un kāda ir tā mana atbildība. Bet tas nenozīmē, ka investors nevajag piesaistīt. Pilnīgi noteikti nē. Tas nozīmē, ka to vajag darīt, bet tas ir jādara gudri. Un arī ir ļoti gudri jāstrādā pie tā, lai sasniegtu tos lielos rezultātus. Un es teiktu, ka tas, ko sagaida investori, tas arī vēl nav varbūt tas līmenis, tas ļoti lielā bagātība. Tā joprojām ir ļoti laba turība, liela izaugsme. Tā ļoti lielā bagātība. Es domāju, ka tas iet pāri cita veida upuriem. Tas ir kā līdzīgi kā sportā. Tu arī upurē. Un visi upurē. Un tas ir tas ceļš, kur cilvēki ir izvēlējušies būt. Jā, tieši tā. Business Garden Rīga ir starptautiska attīstītāja Vastint veidots biroja komplekss, kur apvienojot funkcionāls un ilgtspējīgus risinājumus, ir radīta augstvērtīga, komfortabla un iedvesmojoša vide darbam. Stratēģiska atrašanās vieta ar ātri un ērti sasniedzamu lidostu un Rīgas vēsturisko centru. Kompleksa pirmās kārtas ēkas ir saņēmušas LEED Platinum un vēl certifikātus. Pirmos Latvijā. Un tātad, kā tu nonāc līdz IT jomai un saproti, ka šis ir tavs aicinājums un tu gribi arī sievietes aicināt, sevi izaicināt. Sevi šeit profesionāli, kā arī sievietes var apgūt šo profesiju, pelnīt ar to naudu. Tur saskarās uzreiz divas tādas jomas. Viens mums jau tā ir ļoti daudz vienmēr bijuši aizspriedumi un stereotipi par IT jomu, vispār, ko tas nozīmē. Un otrs, kur nu vēl sievietes šai jomā. Tas ir tā kā zilonis trauka veikalā. Protams, tā nav. Es ironizēju, jūs pierādat, ka tā nav, bet es domāju, sākotnēji, tā bija milzīga tāda pierādīšana, lai varētu panākt izdošanos. Tu jautāji par to, kā es nonācu pie tā, lai atbalstītu sievietes pieņemt to izaicinājumu. Un es varbūt uzreiz teikšu tā, ka es redzu to nevis kā izaicinājumu, to, ko mēs piedāvājam, kas ir tieši Rīgas Teigavas kopiena, bet tā ir atbalsta platforma. Man liekas, ka izaicinājums, sievietēm izaicinājumi netrūkst dzīvē vispār, vai ne? Visi dzīvēs liels izaicinājums, tieši tā. Un drīzāk tas, kas bija manā prātā, ko es gribēju veidot un kas, manuprāt, arī mums ir izdevies, ir atbalsta sistēma izaicinājuma pieņemšanas procesā vai izaicinājuma iekarošanā. Un tajā, tātad ejot netradicionālo ceļu vai nu būvējot savu jaunu uzņēmumu vai ieejot IT jomā kā profesijā, tur ir ļoti daudz nezināmo un varbūt liela spriedze. Un es pati to piedzīvoju, kad mēs būvējām savu jaunu uzņēmumu. Un es atceros, ka Latvijā mēs bijām tikai pāris sievietes, kas veidojām savus jaunus uzņēmumus. Un es jūtu, ka man pietrūka tā atbalsta sistēma, tas tīkls. Tad, kad ir grūti un tu vairs nezini, ko darīt, kad tev ir kāds, ar ko parunāties, padalīties, ka tev ir tas tīkls, kurā iekrist, kad tu krīti. Un tas bija tas mans mērķis, ne gluži mērķis, bet tas bija tā motivācija, kādēļ es gribēju, lai Rīga Teigavs rodas un ir, lai mēs varam būt tas tīkls, tās, kas jau esam pieredzējušas un redzējuši, mēs esam tas tīkls, kas noķers tajā brīdī, kad tev ir par daudz un par grūti, un tu krīti, vai tev vienkārši vajag atbalstu. Un, tā kā tas bija tas pamata motivācija. Un pēc tam jau tas, kā tas ir audzis un attīstījies, tas jau ir bijis tāds process. Bet 10 gadi, kādi ir tavi secinājumi no tās sākotnējās ieceres, ko tu gribēji panākt, kas ir izveidojies, kas ir uzplaucis, un vienlaikus gribu pajautāt, kas ir tie piemēri reāli dzīvē, kas tev ir aizkustinājuši, kā tiešām sievietes ir mainījuši savu dzīvi? Tādu ir nemazums. 10 gadi. Un es teiktu, ka
Ja sākumā Riga Tegels radās vienkārši tiešām kā atbalsta kopiena, pirmos gandrīz 5 gadus mums nebija praktiski nekāda budžeta, bija tikai vēlēšanās sanākt kopā, dalīties pieredzē, atbalstīt citas, un tā mēs arī augām un attīstījāmies kā kopiena. Un tas, kas ir noticis pēdējos 5 gados, tā kā otrajos 5 gados, tā ir bijusi tāda milzīga strauja izaugsme. Tas viss patiesībā aizsākās 20. gadā ar pandēmijas sākumu, kad sākumā likās, tagad ir atnākusi pandēmija un vairs nekāda pasākuma nevar notikt. Principā kopienai beigas, bet izrādījās viss pilnīgi otrādi, ka tas pieprasījums pēc digitālajām prasmēm un izpratnes par to, ko var darīt IT jomā, viņš tikai auga. Un sieviešu iesaisti tikai auga. Tā kā tad pēc tam tas ir bijis tāda liela izaugsme jau dažādos virzienos. Bet tie piemēri, viena man ļoti, ļoti mīļa ir Vija. Ceru, ka viņa neļaunosies, ka es viņu pieminu. Viņa šobrīd ir viena no aktīvākajām Vidzeme Tegels dalībniecēm, jo mums ir arī šīs māsu organizācijas. Un Vija ir daudz bērnu māmiņa ar mazāko bērniņu uz rokām, arī maģistra darbu aizstāvējusi, un viņa tiešām ir apbrīnojams cilvēks. Es nezinu, vai mēs varam teikt, ka tas ir Riga Tegels nopelns vai tās kopienas nopelns par to, ko viņa ir sasniegusi. Tā ir viņa pati. Viņa pati to ir sasniegusi. Bet es gribu cerēt, un es ticu, ka tas, ka tā kopiena ir bijusi tur blakus un viņa atbalstījusi, ka tas viņai ir palīdzējis tajā ceļā. Vai vēl ir, man arī ļoti mīļš stāsts ir Līva, kas izmācījās tieši profesionālās apmācības, pārkvalificējās, kļuva par IT uzņēmuma darbinieci un arī vairāk bērnu māmiņa, un tas, ko viņa varēja tajā brīdī izdarīt, viņi varēja pārvākties dzīvot laukos, tur, kur viņi gribēja būt, kur bērni var skraidīt ārā un strādāt no turienes, saņemt tikpat labu algu, kā strādājot galvaspilsētā, bet tā vide bija tā, kur viņi gribēja būt. Un darbs tas, kurš patīk, ko var darīt attālināti. Tā kā, man liekas, tas ir brīnišķīgs piemērs. Brīnišķīgs piemērs, par kuru īstenībā ļoti daudz sapņo, ka es varētu veidot to dzīvi tā, kā es to vēlos. Nevis sistēmā iekļauties un ziedoties un kalpot, līdz ar to arī ģimenes laiku atņemt. Bet ko tas prasa no šīm sievietēm? Viena lieta ir skaists mērķis un kādai ir izdevies. Brīnišķīgi. Bet tomēr tur ir arī cena. Viņas ir mācījušās pa naktīm un plēsušās. Tad tie ir bijuši vairāki gadi. Tas nav noticis vienā vasarā. Pastāsti, kāda ir realitāte? Tā realitāte ir tāda, ka pēc mūsu datiem tie ir vismaz gads vai 2 no tā brīža, kad sāk apgūt kādu šo jauno profesiju līdz brīdim, kad sāk strādāt. Tas ir periods. Un tajā laikā tas, ja ir, teiksim, pamata darbs, tad tas ir papildus šim pamata darbam, tās mācības. Un tā prakse, pieredzes gūšana. Un jā, es teiktu, ka jā, šīs sievietes, viņas noteikti ir daudz ieguldījušas tajā, lai nokļūtu tajā brīdī, kur viņas ir sasniegušas to savu mērķi. Un ļoti nozīmīgi ir tas, ka viņām apkārt ir atbalsta sistēma. Jo īpaši tām sievietēm, kuras ir mammas, ka viņām ir vīrs vai partneris, kas atbalsta šo izvēli, vai, ja gadījumā nav vīra vai partneri, ka ir, piemēram, vecāki, kas pieskata bērnus vakaros tajā laikā, kad mamma mācās, vai sestdienās paņem bērnus, aizved. Tātad, ka ir tas ciems, kas palīdz mammai un ko mēs, manuprāt, jā, Latvijā tā ciema daudzām nav. Un ciems ir vajadzīgs, lai izaudzinātu bērnu un bērnus. Un
lai sasniegtu savus sapņus un nokļūtu tur, kur tu vēlies būt, tas ciems ir vēl neatsveramāks. Tā kā es teiktu, ka tas ir gan sievietes ieguldījums, laiks, enerģija un tā neatslāpstošā motivācija to darīt, gan arī tas, ka viņa ir spējīga saorganizēt sev šo ciemu, šo atbalsta sistēmu, kur ne tikai saka, jā, ļoti labi mācies, bet tos vakariņas es netaisīšu vai bērnus es nelikšu gulēt, bet paņem to uz sevi un ļauj viņai augt un attīstīties. Zīmols Ahmad piedāvā vairāk nekā 100 dažādu veidu tējas. Katrai gaumei un noskaņai. Atdarināt grūti, atkārtot neiespējami. Tā ir īstā angļu tēja Ahmad. Es zinu daudz sievietes, kuras aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Viņš saprot, ka es nezinu, vai es atgriezīšos tajā darbā. Es nezinu, vai vispār manā profesijā mani vēl vajag, un kur es vispār iešu, un kam es vispār esmu vajadzīga. Un tas ir ļoti skumjš stāsts īstenībā. Bet no otras puses, es uzskatu, ka tā ir iespēja tev pašai saprast, ko tu gribi. Un mūsdienu apstākļos īstenībā tas bērns dod baigo motivāciju un izsist to savu jauno ceļu. Un kāds ir tavs novērojums par to, ka vecās profesijas izzūd, algas samazinās, prasības pieaug, un tomēr sieviete, īpaši ar bērniem, saprot, tur nebūs man nākotne. Viņi man nepalaidīs, ja tas bērns man saslims. Kā es varēšu to tikt galā? Es domāju, tev par šo ļoti īpaši kvalitatīvu novērojumu. Jā, mums ir Rīgas teikās programmās bijuši ļoti daudz māmiņas tieši bērnu kopšanas laikā, kas piedalās un attīsta savas prasmes tajā laikā. Un es domāju, ka tas ir brīnišķīgs laiks, kurā sevi attīstīt. Un tiešām es pati pēc sevis atceros un arī ļoti daudz sievietes, ar ko es esmu runājis, ka tiešām tas bērna ienākšana mūsu dzīvē tā maina prioritātes pilnībā. Un liela pārliecība, kas atnāk, ir par to, ka tagad mans laiks ir kļuvis ļoti dārgs, jo man maksimāli daudz laika gribas veltīt šim te jaunajai dzīves mīlestībai, principā. Un tajā brīdī darīt darbā kaut ko tādu, kas mani nepiepilda, vairs vispār neliekas pieņemami. Tā ka tas nav pat tikai par algu vai mani palaidīs vai nepalaidīs, tas ir par tādu, par vērtībām, pašrealizāciju, par ļoti daudz tādām netrunāmām un emocionālām lietām. Un tātad šis bērnu kopšanas laiks ir tas, kur sievietei ir arī mums Latvijā īstenībā ļoti labi nodrošināts tas, ka var ilgāku laiku pavadīt kopā ar bērniņu, un tas bērniņš varbūt viņš paņem ļoti daudz, bet nedaudz laika sev un attīstībai var atlicināt. Un to ļoti daudz sievietes izmanto un arī iet uz to, un patiešām pat pēc šī bērnu kopšanas atvaļinājuma iespējams ir vēl labākā situācijā, ar vēl labākām prasmēm, un var atrast jaunu savu ceļu jau tādā virzienā, par ko pirms tam pat nedomāja, pirms bērniņš piesakās. Tā kā mēs redzam ļoti daudz šīs situācijas un sievietes, kas maina savu dzīvi tieši bērnu kopšanas laikā. Un tev ir Start School uz krūtīm. Tātad pastāsti. Man gribējās teikt jaunais projekts, bet tas nav jauns. Tūlīt ir gan arī 2 gadi. Un tas pat nav projekts, un tā ir ļoti nopietna kustība, skola, apmācības, pastāsti cilvēkiem, kas nezin, kas tas ir. Un ko var tāds jebkurš cilvēks īstenībā no tā iegūt, ka ir radusies šī Start School kustība? Super, paldies tev par tādu jautājumu. Start School, tātad pirmo reizi mēs atvērām pieteikšanos uz pirmo programmu pirms 2 gadiem, tieši kā tu saki, un tūliņ jau būs 3. uzsaukums. Kas ir Start School? Start School ir pilna laika, 12 mēnešu programma, mācību programma. Bet es teiktu, ka mācību programma tikai daļēji, jo patiesībā šie cilvēki, kas mācās Start School,
viņi mācās tehnoloģijas, tad viņi mācās programmēšanu un mašīnu mācīšanos, mākslīgā intelekta izstrādi, un viņi būvē savus jaunu uzņēmumus. Tātad tā ir uzņēmēja darbības un tehnoloģija programma. Un tas, ko mēs piedzīvojām ar pirmo gadu, kurš vasarā absolvēja, bija, ka 100 cilvēki mācījās programmā. Viņi izveidoja 24 jaunu uzņēmumu idejas. No šīm 24 idejām 7 jau gūst ieņēmumus. Tas nozīmē, ka tā gada laikā no tā, ka cilvēkiem neveidoja savus uzņēmumus, 7 pelnoši uzņēmumi radās. Un tā ir ne tikai mācīšanās, kaut kāda savas zināšanu paplašināšana, bet tā ir dzīva pieredze, kā būvēt komandu no nulles, kā būvēt produktu no nulles, kā produktu izveidot un jau palaist tirgū, sākt pieņemt maksājumus par šo produktu. Tad tā ir programma, kas izved no A līdz Z šajā visā. Sākot ar to, ka ir arī jāizdomā tā ideja, ko īstenos komandā. Un daži cilvēki atnāk uz programmu ar savām idejām jau, bet mums ir nosacījums, ka, lai ideju varētu programmas laikā realizēt, ir jāatrod vismaz 2 līdzdibinātāji. Un tā ir pirmā pārliecināšanās par to, ka idejai ir potenciāls. Ja nav iespējams atrast vismaz 2 cilvēkus, kas saka, jā, es arī pie šī esmu gatavs strādāt, tad ir liels jautājums, vai tā ideja ir potenciāls. Un tā mēs to pārbaudām, un rezultāti šobrīd ir brīnišķīgi. Mums bija sapņi par to, kāda var būt rezultāti. Mēs paši esam ļoti, ļoti priecīgi ar tiem rezultātiem. Bet ne visi jaunu uzņēmumi izdodas, un tas ir dabiski. Tātad arī tās komandas, kurām neizdevās nokļūt līdz ieņēmumiem vai kuras neturpina savu produktu, tas nenozīmē, ka tā bija izgāšanās. Kļūda, jā. Vai kļūda. Tā bija pieredze. Un tas, ko mēs sagaidām, ir, ka šie cilvēki, viņi pirmo reizi kaut ko ir dibinājuši, un tagad viņi zina, ko tas nozīmē. Un tad, kad viņi kaut ko veidos otro reizi, viņi jau to darīs ar daudz lielāku pārliecību par to, kā to darīt. Un, arī starptautiskā mērogā tā angliski tāda saka first time founders, pirmo reizi, kas dibina uzņēmumu, un second time founders. Un second time founders, tie, kas otro reizi jau dibina savu uzņēmumu, tiem ir daudz lielāks potenciāls būt veiksmīgiem. Tā kā mūsu mērķis ir radīt vairāk šos pirmreizējos uzņēmumu dibinātājus, lai būtu daudz vairāk otrreizējo, kas jau kļūst veiksmīgi. Tas ir tas programmas mērķis. Un, tāda lielā vīzija vai misija, uz ko mēs ejam, ir, protams, lai Latvijā būtu vairāk tehnoloģiju uzņēmumu, kuri strādā ar lielu pievienoto vērtību un eksportē mūsu Latvijā radītus produktus. Tā kā arī mans mērķis ir, lai Latvija plaukst un attīstās, lai manām meitām ir tāda vide un valsts, kurā ir prieks dzīvot, kurā gribas palikt, kad negribas braukt kaut kur uz citām zemēm, kur zāle liekas zaļāka, bet ka tepat pie mums tā zāle var būt zaļa un var būt ļoti, ļoti forši šeit dzīvot. Jūs esat radījuši brīnišķīgu vidi, lai šī zāle varētu augt. Tieši tā. Mēs esam zāles audzētāji. Jā, jo mums jau gaiss ir, teiksim, tā visi resursi ir, tikai jārada tā vide. Un te ir arī brīnišķīgi sagājuši kopā tie skaistie brīnišķīgie prāti, iemaņas un tā disciplīna uzlikt to visu, tā teikt, uz slēpēm, lai tas viss strādā. Un kāda ir tavi secinājumi par tiem, kuriem izdevās radīt šos savus jaunus uzņēmumus, kas jau gūst peļņu? Kur tur bija veiksme, kur tur bija pašdisciplīna, kur tur bija spīts, kur tur bija izdarīt vairāk nekā vispār standartā gribētos. Kas nosaka to? Labs jautājums. Es teiktu, ka tas, ko es novēroju, ka veiksmīgākie ir tie, kas dara vairāk nekā tiek prasīts. Un tas droši vien ir secinājums par arī citām vidēm, kurās es darbojos, un vispār par to, kas nosaka veiksmīgu cilvēku. Jo, ja ir cilvēks, kas izdara absolūto minimumu, to
lai tikai nokārtotu, lai izdarītu kaut ko, lai dabūtu, diplomu, atzinību. Ļoti maz ticams, ka šis cilvēks būs ļoti veiksmīgs. Tas cilvēks, kurš iet tālāk, kas saprot, ka tas, kas ir minimālās prasības, tas ir, protams, jāizpilda, bet, lai būtu veiksmīgs, ir jāiet tas nākamais solītis. Un mums bija vairāki pirmā gada dalībnieki, kas ārpus mācībām piedalījās citos projektos. Jau programmas laikā izveidoja dažādus risinājumus, IT produktus un platformas. Piemēram, viens no studentiem kopā ar uzņēmumu Helve izveidoja tādu platformu Startup Radar, startupradars.lv, kur var redzēt visus Latvijas jaunu uzņēmumus. Viņš vienkārši izveidoja to datubāzi, izveidoja mājaslapu un guva brīnišķīgu pieredzi. Un tiklīdz mēs, jo īpaši strādājot kopā ar citiem, mēs parādam to savu spēju, savu domāšanu, tā paveras jauni horizonti, jaunas iespējas. Un tas ir Toms Bergans Bērķis, kurš to darīja. Un šobrīd viņu jau galvu mednieki no Tallinas ir nomedījuši. Un viņš šobrīd ir pārcēlies dzīvot uz Tallinu un strādā jaunu uzņēmumā vadošā amatā. 12 mēnešos no tā, ka viņš nezināja neko par programmēšanu tehniskām pusēm. Šobrīd viņš Tallinā vada startup starptautiski. Tā kā tas ir tas ceļš, kas ir iespējams un kurš ir pieejams ikvienam, kurš to vēlas šobrīd. Tie var būt jaunieši, tie var būt arī pieredzējuši cilvēki, jo mums programmā vidējais dalībnieku vecums ir 33 gadi. Tā nav jauniešu programma, kas aizstāja bakalauru. Nekādā gadījumā tā ir būtībā tāda dzīves transformācijas programma, jebkurā vecumā cilvēkam, kurš ir gatavs tam. Mēdz teikt, ka vecums nenāk viens, taču pateicoties mūsdienu skaistuma industrijas dažādajiem risinājumiem, vizuālos novecošanas procesus mēs varam veiksmīgi attālināt. Par to, kā to vislabāk izdarīt, es jautāju speciālistam. Mani sauc Aldis Ģīlis, esmu plastikas ķirurgs, un mūsu klīnikā ir diezgan liela pieredze ar ādas novecošanas problēmu risināšanu. Tātad pirms 25 gadiem mēs pamatā strādājam ar lāzeriem, kuri izteiktu efektu deva uzreiz pēc procedūras, tātad liela plaša nobrāzuma, kur ilgstoši dzīve un apsārtums saglabājās ilgāk. Tad nāca nākošā paudze, kura ļauj jau šos dzīšanas procesus pātrināt, saglabājot vēlamos rezultātus. Gadu gaitā mēs esam izgājuši cauri dažādiem etapiem, nākušas klāt jaunas tehnoloģijas, ir lielāka sapratne par to, kā cīnīties ar novecošanas problēmām. Tā nav tikai āda, kas noveco. Tie ir gan zemādas tauku spilventiņi, kur maina savu apjomu un varētu teikt pozīciju. Tie ir novecošanas procesi, kas skar dziļākas struktūras, ieskaitot kaulus un zemādas aponeirotisko sistēmu, lai cīnītos ar novecošanas problēmām. Šī iedarbība ir nepieciešama uz visiem slāņiem. Varbūt mazāk uz kauliem, bet arī viņu deformācija, kas ar gadiem attīstās, ir iespējams koriģēt, izmantojot dažādas pildvielas, dermālās pildvielas, kuras var dažādā dziļumā ievietot. Mūsu gadījumā mēs vairāk strādājam ar tādām tehnoloģijām, kuras pēc iespējas samazina pacientam to periodu, kad viņš nosacītu pēc izskata nevar rādīties citiem. Šis nosacīt laiks, kad pacients ir ierobežots savās aktivitātēs, patiesībā var būt dažas dienas, tikai dažas atsevišķas procedūras, bet ir tādas, kur tās ir stundas, nevis dienas. Ļoti populāri šobrīd ir tā saukta 4-dimensija rejuvenācija. Mēs panākam ādas, zemādas smasas, tātad šīs muskuloaponeirotiskās sistēmas saraušanos, izmantojot iedarbību gan no ārpuses, gan attiecīgi caur mutes dobumu. Pēc 30 gadu vecuma šīs novecošanas problēmas jau ir pamanāmas kādreiz arī ar neapbruņotu aci. Un zināmā mērā ir tā, ka labāk ir nepieļaut jau nopietnas izpausmes šai novecošanai
un veikt to saukto uzturošo terapiju. Tad sākt problēmu risināšanu, novecošanas problēmu risināšanu iniciālā stadijā, tad sākumā. Jo daudz vienkāršākas šīs te procedūras ir, mazāk agresīvas varbūt, un vieglāk ir uzturēt kaut ko nekā ļaut nosacīt sabrukt, un pēc tam mēģināt būvēt no jauna. Mūsu klīnikā patiesībā mēs esam komanda. Komanda, kur viens ar otru konsultējās, viens otram palīdz. Un atnākot sarežģītākam pacientam, vienmēr tas ir kolektīvs lēmums, kas šim pacientam vislabāk varētu noderēt. Daudzu gadu gaitā mēs tik tiešām esam nonākuši līdz līmenim, kad var mūs uzskatīt par ekspertiem, jo nav viens risinājums visiem pacientiem vienāds. Katrs gadījums, varētu teikt, ir unikāls. Katrs gadījums prasa savu pieeju un tās metodas, ar kurām mēs cenšamies pacientam palīdzēt, viņas var būt ļoti dažādas. Nopietni estētiskā medicīnā strādājošie ārsti ir apvienoti Estētiskās medicīnas asociācijā. Es esmu šīs asociācijas vadītājs, un es ar lielu gandarījumu varu teikt, ka asociācija tik tiešām nodarbojās ar to, ka mēs mācām ārstus, mēs aicinām uz mūsu asociācijas pasākumiem augstākās kvalitātes ekspertus, un ar katru gadu šī estētiskās medicīnas nozara kļūst aizvien nopietnāk, stiprāk, un tik tiešām pacienti, kas griežas pie certificētajiem estētiskās medicīnas ārstiem, var justies drošībā. Lāzerplastikas klīnika ir vieta, kur vērsties pēc palīdzības kā medicīnisku, tā arī estētiskās dabas jautājumu risināšanā un būt drošam, ka nepieciešamības gadījumā tiks izmantotas vislabākās metodes un iekārtas. Lāzerplastikas klīnikā par jūsu veselību un skaistumu parūpēsies certificēti, augsti kvalificēti un pieredzējuši profesionāļi, dermatologi, kosmetologi, kā arī plastikas un bērnu ķirurgs, ginekologs un podologs. Lāzerplastikas klīnika ir pirmā savas nozares pārstāve Latvijā, kas allaž tiecas pēc jaunām virsotnēm savu klientu labā. Cik skaisti skan dzīves transformācijas programma, bet redz, lai izveidotos šis veiksmes stāsts tik īsā laikā, tur jau ir jābūt tai dzīves pieredzei, tev jāspēj izveidot kontaktus, saprast kopsakarības, paņemt to mērķi, aiziet un aizsniegties. Tu neesi vienkārši students, kas, ko jūs man iedosiet? Tā, pilnīgi noteikti, jā. Tu nevari būt vispār ar attieksmi, ko jūs man iedosiet, nekur nevar nokļūt. Bet mums ir arī brīnišķīgs vēl viens piemērs no pirmā gada, mūsu jaunākā dalībniece Valērija. Viņa vēl mācījās 11. klasē, kad viņa pie mums jau iestājās. Un viņa mācījās tālmācībā, tāpēc viņa varēja apvienot šīs te programmas. Un šobrīd viņa strādā lielā IT uzņēmumā jau. Viņa bija ļoti spējīga programmas laikā. Viņa arī jau programmas laikā pieteicās arī uz papildu projektiem. Vienā es tieši biju pati personīgi ar viņu kopā tajā projektā. Es redzēju viņas spējas, potenciālu. 17 gadu vecumā viņa vienkārši spridzināja. Mums bija tikšanās ar klientu tiešsaistē. Viņa bija atnākusi sagatavojusies, viņai bija savs saraksts ar jautājumiem, viņa visu pierakstīja. Es teiktu, ka tas nav tikai par vecumu un pieredzi, tas ir par attieksmi pret dzīvi. Un arī jaunieši sevi var ļoti labi parādīt. Arī šajā 2. gadā mums arī ir viena jauna meitene Zlata, kas ir uzņēmusies arī Start School TikTok platformu pārvaldīt. Un viņai arī iet ļoti labi gan mācībās, gan arī savā uzņēmumā, kuru viņa veido šobrīd kopā ar komandu. Tā kā tas nav tikai, es teiktu, ka tas nav ar vecumu saistīts, bet noteikti, ka tur aizmugurē ir kāda dzīves pieredze. Jo, lai 17 gados būtu tāda attieksme, tur ir jābūt tam brieduma līmenim jau kaut kādam sasniegtam. Un to es redzu gan jaunos puišos un meitenēs, gan, protams, tas ir pieredzējušos cilvēkos. Te man uzreiz divi mazie jautājumi. Viens, tātad tā investīcija no sevis ir gads aptuveni, ja, ko es veltu
tātad nekādi pamatdarbi, man būs šim jāvelta viss savs laiks. Un kāda ir finansiālā investīcija? Ir tā, ka programma pati maksā 5,000 gadā, bet ar industrijas un startup ziedojumiem mēs nosedzam lielāko daļu maksas. Tātad tas, ar ko ir jārēķinās, ir 500 eiro iestāšanās maksa. Un tad, attiecīgi, jau mēs tālāk skatāmies, cik lielu stipendiju mēs varam katram piešķirt. Tur jau pēc izvērtē, pēc spējām un snieguma. Tieši tā. Tā kā ar 500 eiro iestāšanās maksu ir jārēķinās pilnīgi visiem, bet pēc tam jau stipendiju atkarībā no rezultātiem. Ja mūs skatās mammas, es domāju, viņas jau savus bērnus grib jau uz jūsu programmu. Jā, un otrs man tāds jautājums. Te arī saskarās šie stereotipi, kas izrādās nav patiesi par to, ka IT cilvēki ir ļoti savrupi, un viņi nav uzņēmēji. Uzņēmējs ir tas cits, kas iet ar to pastiepto roku, ar visiem čoms. Ka īstenībā tu vari būt divi vienā? Tieši tā. Cilvēki ir ļoti dažādi, uzņēmēji ir ļoti dažādi, un arī IT cilvēki ir ļoti dažādi. Un, ja mēs paraugāmies uz tādiem pasaules mēroga piemēriem, tad, piemēram, Marks Zukerbergs, kas izveidoja Facebook, viņš arī bija augstskolā, kur viņš uzsāka šo projektu tādā džemperītī staigājošs, kautrīgs, introverts jaunietis. Un tagad viņš ir pasaules mēroga līderis. Tas pats Bills Gates, man liekas, viņš arī bija skolā, bet droši vien tāds ļoti saurups puisīts, bet tad, kad tev nāk tā personība ārā. Tieši tā. Un tas, ko es gribētu to teikt, ir, ka var būt introverts, un varbūt arī introverts veiksmīgs uzņēmējs un vadītājs. Tas nenozīmē, ka ir jākļūst obligāti par ekstravertu, bet kaut kādas lietas, protams, ir jāiemācās. Un introvertam iespējams ir vairāk jākāpj pāri sev, tad, kad ir vajag to uzrunāšanu, jo tad, ja mēs būvējam savu uzņēmumu, mums ir jāuzrunā darbinieki, mums ir jāuzrunā partneri, tad tur ir, iespējams, tas ir jātrenē, jāmācās vairāk, un es redzu arī mūsu programmā, jo īpaši tos, kas ir tehniskāki cilvēki, kas ir introverti, un viņiem sagādā izaicinājumu tā pati prezentēšana, piemēram, kas ir ļoti svarīgi arī jaunu uzņēmumos, ir ļoti svarīgi spēt noprezentēt savu ideju, un tur viņi lauž sevi vairāk. Un ir citi, kam dabiski ir uzkāpt uz skatuves un runāt, un viņi jūtās brīvi. Un arī tiem ir patiesībā jāmācās, jo, lai kaut kas izdotos, ir jāstrādā komandā, ir jāspēj dzirdēt citus. Un tas ir tas, kas varbūt tādiem bravurīgākiem, ekstravertākiem cilvēkiem ir atkal jāmācās tajā otrā virzienā, kā tad sadzirdēt to introverto, jo, ja es nesadzirdēšu savu partneri, kurš ir klusāks un varbūt ar savu ideju vai savu viedokli neuzbāzīsies, nenāks virsū, bet man ir ļoti svarīgi no viņa to izvilkt un sadzirdēt, jo tikai kopā mums var rasties kaut kas tāds, ko mēs katrs nevarētu radīt atsevišķi. Tā kā tur ir abām pusēm ir jāpielāgojas. Un jā, es teiktu, ka noteikti nevajag vērtēt, es esmu introverts vai ekstraverts, vai tas man būs vai nebūs, vai es esmu sieviete vai vīrietis. Tam nav nozīmes. Nozīme ir motivācijai, darbam, ieguldījumam, spējai fokusēties. Tur ir tās lietas. Un arī spējai būt starp labākajiem. Jā, noteikti. Ļoti svarīgs faktors. Jā, un tiešām es ar lepnumu varu teikt, ka mūsu programmā ir tiešām labākie, jo pirmajā gadā mēs atlasījām, mums uz katru vietu bija 7 pieteikumi, otrajā gadā 8 pieteikumi uz katru vietu. Tā kā tas ir konkurss, tā tas ir. Mēs noteikti atlasām spēcīgākos, bet tas dod tik lielu papildus vērtību, ka tas tajā vienā telpā ar citiem un no katra var mācīties. Un to mēs patiesībā absolventi saka, ka tas viens no tiem lielākajiem ieguvumiem ir pārējie cilvēki, ko viņi satika pašā programmā. Atdarināt grūti, atkārtot neiespējami. Īsta angļu tēja Ahmat.
Un man, protams, gribas jautāt, kur ir tie brīži, kad tu esi sevi lauzusi, lai attīstītu kādas īpašības, kuras tev varbūt nav dabiski tevī, lai būtu vidē, kur tev ir jāsniedz rezultāti un lai tu varētu nodrošināt tos rezultātus. Jā. Jā. Šis tā ļoti personiski. Es teiktu, ka pēc dabas, no tās pieredzes, no kuras es nāku, angliski tāds vārds people pleaser. Zini, welcome. Jā, vai ne? Tas, kuram ir tā iekšējā vēlme ir vienmēr izpatikt citiem. Un man vienmēr bijis ļoti svarīgi kā jūtas citi cilvēki, ko padomās, kā jūtas un ko domā. Tas ir bijis daudzu gadu garumā tāds darbs ar sevi, treniņš. Mazāk uztraukties par to, ko domā citi cilvēki. Un zināt, ka arī pateikt godīgi to, kā ir ļoti svarīgi. Tas man joprojām nāk grūti. Man gribas teikt visiem, tu esi brīnišķīgs, tev viss izdevās fantastiski, bet dažreiz, jo īpaši vadītāja amatā, mums ir jāpasaka lietas, kuras otrs negrib dzirdēt, vai kuras ir grūti dzirdēt, un to ir ļoti grūti pateikt. Tas ir tas, ko es trenējos. Tas ir mans laužamais moments. Jā. Jā. Un man gribas jautāt arī tas īpašais jautājums uzņēmējiem. Varbūt tā ir vēl iepriekšējā klasiskā uzņēmēju paudze. Kas ir tās iemaņas, digitālās iemaņas un prasmes, bez kurām nevarēs un uz kuriem tā pasaule iet? Un mēs jau smējāmies aizkadrā, kad gads paiet un atkal jauni trendi un nespēja jau visam tam tikt līdzi un liekas, ka tā pasaule jau akali ir apmetusi kūleni. Varbūt, ka nevajag visam skriet pakaļ, bet kas ir tas, kas tomēr ir jāsaprot, kur mēs esam mainījušies un uz kuriem mēs ejam? Uzņēmējam. Es teiktu, ka tie, kas ir uzņēmēji, jau zina, ka svarīgi ir sekot datiem. Tātad tur, kur ir vilkme, tur, kur nāk plūsma, un tur, kur katrs ieguldītais eiro nes atpakaļ vismaz 3, 5 vai 10 vai 100, tajā virzienā arī uzņēmumam ir jāiet. Un tātad šī datu pratība, spēja saprast, kurus datus ir jānolasa, spēja viņus iztulkot, vizualizēt un pieņemt datos balstītus lēmumus. Es uzskatu, ka tas nemainīsies. Lai kādas būtu tendences, datos balstīti lēmumi, tas ir pamats. Un nākamais ir efektivitāte. Tas, kā mēs varam arī palīdzēt, piemēram, saviem darbiniekiem, uz katru stundu, ko viņi velta darbam, gūt pēc iespējas labāku rezultātu, pēc iespējas vairāk radīt, pārdot, sasniegt. Un šeit, tajā efektivitātē, tur ļoti daudz dažādas digitālās prasmes var palīdzēt, un viena no tām, protams, ir arī mākslīgais intelekts, kurš arī visu laiku mainās un attīstās, bet tiešām es teiktu, ka šeit ir vienkārši komandā sekot līdzi, varbūt sadalīt to mācīšanos pa visu komandu, katrs izmēģina kaut ko un tad dalās savā starpā, kas strādā, un tad ievieš. Kaut kāda tāda tā pieeja. Un trešais, es teiktu, ir kiberdrošība. Jo tā kibertelpa, viņa nekļūs mierīgāka un drošāka, joprojām ja, teiksim, 90. gados mums bija rekets reālajā pasaulē, tad tas, kas šobrīd notiek tiešsaistē un kibertelpā un kā tiek apkrāpti gan cilvēki, gan uzņēmumi un ko var izdarīt tur, tas kļūst ar vien nopietnāk, ar vien grūtāk notverami. Un tā kiberdrošība, par savu kiberdrošību katram ir jārūpējas pašam, arī katram uzņēmumam pašam. Ja mums liekas loģiski, ka
ir, teiksim, ir apsardze ražotnē, tad tieši tāpat arī mūsu digitālajiem resursiem ir jābūt aizsargātiem. Vai mēs izējot no mājas, aizslēdzam durvis, tad tieši tāpat viss ir aiz parolēm, viss ir aiz aizslēgtām lietām. Un ka tas ir pārdomāti un stratēģiski, un arī darbinieki ir informēti, kas strādā. Tā kā kiberdrošība, es domāju, ir trešais. Tā kā tu ļoti daudz ko pagūsti izdarīt, un jau gadiem tava produktivitāte tikai aug, man gribas tev jautāt par tavu dienu. Kas ir tas, kas tev palīdz saglabāt šo produktivitāti? No kā tu atsakies? Ko tu ņem nost, lai paliek tikai tā pati esence, kas tev nodrošina labākos rezultātus? Es katru rītu vingroju. To es daru kādus vairākus gadus. Es nevaru tagad pateikt tieši cik, bet vairākus gadus, un tas man ļoti palīdz, jo man vairs nav 20. un arī cilvēka ķermenis mainās, un sievietes ķermenis arī varbūt īpašāk mainās noteiktā laika posmā. Un es zinu, ka tas man ir ļoti svarīgi, lai es labi justos, ka es katru rītu esmu iztaipījusies, pavingrojusi, un tad esmu gatava produktīvai dienai. Es cenšos arī daudz staigāt un būt ārā. Es eju kājām uz darbu un nāku kājām mājās, vai arī tad, kad nav sniegs, tad es braucu ar velosipēdu. Un tas dažreiz, kad es esmu pārgurusi vai tiešām maz laika, liekas, iekāpt mašīnā un aizbraukt ar mašīnu. Tas ir, lai gan man no mājām līdz darbam ar mašīnu apmēram tikpat, cik ar velosipēdu, tikai mugura sausāka. Bet gan tas kardio efekts, gan arī jo īpaši tā došanās mājās, viņa atslēdz no tās spriedzes un stresa. Un tajā laikā es arī cenšos izmantot to braucienu vai gājienu efektīvi. Ja gadījumā man ir jāieplāno kāda tikšanās ārpus darba laika, tad tas var būt arī, piemēram, ejot. Un tā var būt vai no austiņā. Es gan brīdinu parasti cilvēku pirms tam un paskaidroju, ka es būšu ceļā. Mēs varam sazvanīties vai parunāties. Un tas ir viens veids, bet vēlamais ir, ka es klausos audiogrāmatas. Un tad es varu sevi izglītot. Un tas ir gan fiziski, gan kardio, gan svaigs gaiss, gan arī vēl izglītošanās. Tā kā tāda kombinācija. Un vakarā man ir savi miera rituāli. Tad ideālajā gadījumā mēs visi ģimeni pēdam kopā vakariņas. Un vakarā es eju karstā vannā. Es atkal es arī mācos franču valodu vannā. un tas ir mans veids, kā es atslēdzos. Un tad arī vai es klausos audiogrāmatas vai lasu. Jo pēc tādas saspringtas dienas ir svarīgi ieiet tajā miera režīmā, un tad tas ir mans tāds rituāls, kā es eju miera režīmā. Forši, un man tev noslēdzošais jautājums, kā tu redzi, es ceru pozitīvu Latvijas uzņēmējdarbības vidi nākotnē? Jā, man ir ļoti liels cerības par Latvijas uzņēmējdarbības vidi. Es ļoti ticu, ka mums ir ļoti gudri cilvēki Latvijā. Gudri un arī labestīgi, sirsnīgi cilvēki, kas nevienmēr tiek saistīts ar ļoti labiem uzņēmējiem, bet man liekas, ka varbūt arī tādi var būt labi uzņēmēji. Un tas, kas mums varbūt ir vajadzīgs papildus, ir vairāk drosmes un vairāk ambīciju, vairāk domāt par starptautisku mērogu, vairāk ticēt savām spējām to starptautisko mērogu sasniegt. Protams, īstenībā ar atbalstu, ar mentoringu, ar citu cilvēku zināšanu arī iesaisti. Bet es domāju, ka mums ir viss potenciāls, jo mēs esam vēsturiski arī. Mums ir mantojums, gudru cilvēku mantojums. Un man liekas, mums tas ir jāizmanto.
Tas ir jāapzinās. Mums ir gudru cilvēku mantojums. Tā ir pašapziņa. Paldies tev par šo sarunu. Un es tev teikšu paldies arī ar mūsu atbalstītāju Ahmad tēja dāvanu. Ak, Dievs, cik forši. Tējas dzeršana. Es nepieminēju savā dienas rituālā, bet es katru rītu dzeru melno tēju ar pienu un vakarā kādu mierīgo tēju. Tā kā šis ir perfekts. Tev noderēs. Un no manis grāmata Viņas var un žurnāls Roza. Taviem vakariem. Paldies tiešanai lasīšanai. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Mēs bijām šeit, Business Garden Rīga viesmīlīgajās telpās. Tiekamies jau atkal pavisam drīz. Visu labu!